Meditācijas superspēja – pasaka lieliem un maziem. Kas ir meditācija? Kāds bērns vaicāja saviem vecākiem. Viņš iespējams bija dzirdējis agrāk kādu pieminam šo vārdu. Viņa vecāki, kas ar deksmi praktizēja meditāciju, viņam atbildēja ar šādu stāstu. Meditācija ir superspēja. Superspēja būt laimīgam visu laiku, pat brūkošu pasauļu vidū. Tā ir arī superspēja paveikt visu, ko apņemies, jo tā dod neaptveramu spēju koncentrēties un nesatricinām iekšēju mieru, lai kādi būtu ārēji apstākļi. Šī spēja ir katrā, saritinājusies kā čūska, kas gatava dzelt, bet tikai viens no 1000 patiesu meklētāju to atrod. Ceļš uz šo spēju ir paslēpts mūsos, bet karte un instrukcijas, kā tur nokļūt, ir pieejams visiem. Kāpēc tik maz atrod šo spēju? Jo ceļš uz to ir vīgs, un tam ir daudz sazarojumu. Pa ceļam ir daudzi pasakaini skati, dārgi akmeņi un aktivitātes, kas mēģinās aizraut tavu uzmanību un pievilināt tevi ar savu īslaicīgo skaistumu. Galu galā ikvienam ir jāatrod šī spēja, citi to atrodas šajā dzīvē, bet dažiem tas var prasīt miljonus dzīvju. Pirmais solis tavā ceļojumā pie šīs spējas ir sēdēt ļoti mierīgi, nekustinot nevienu muskuli, aizvarot acis un paceļot skatienu. Aiz aizvērtiem plakstiņiem iztēlojies milzīgu ekrānu, kas tevi ieskauj no visām pusēm. Kad tu nomierini savas domas, plāvā krēsla, kas tevi ieskauj, pamazām sāk atklāt plašu un gaišu galaktiku. Koncentrējies uz šo gaismu, un tās pozitīvais magnetisms sāks tevi virzīt caur slepenu iekšēju tuneli, tuvāk un tuvāk pie tās. Kad esi šīs spilgtās gaismas gravitācijas vilkmē, atslābinies pilnībā un ļauj tās magnetismam paveikt darbu, lai tevi nogādātu pie tās, bet neizlaid to no sava skata. Kad apsēdīsies, lai turpinātu savu ceļojumu nākamajā reizē, tu turpināsi virzīties tuvāk, lai gan apkārtne šoreiz var izskatīties pilnīgi citādi. Katru reizi tu iegūsi nelielu daudzumu šī bezgalīgā spēka. Kā lavīna, kas sākas no sniegpārsliņas, tavs spēks uzkrāsies līdz ar laiku, pat ja tu to sākotnēji neievērosi. Galu galā, ar regulāru praksi, bez pārtraukumiem un ar patiesu dedzīgumu, tu pilnībā saplūdīsi ar šo gaismu. Un visa visuma spēks būs tevī. Katrs tavs vārds kļūs par patiesību, un katra tava doma par realitāti. Vai esi gatavs veikt pirmo soli?